ko šodien es jums pastāstīšu par to, kas ir signature moves. Latviski, ja mēs pārtulkojam no angļu valodas, tas nozīmē paraksts. Katram cilvēkam, pieaugušajam cilvēkam, ir savs unikāls paraksts. Ko tas nozīmē? Ka breikā ir jābūt arī katram, lai būtu savas unikālas kustības. Kā izveidot unikālas kustības? Protams, kā mēs parakstamies, piemēram, esmu začinājus, kā es parakstos, man ir 3 burti, Z, A un Č. Un es parakstos, visi redzēt, kā izskatās paraksts. Tas nozīmē noteiktus burtus, es rakstu pa savam. Tas arī ir breikā. Man ir basic moves, tas nozīmē fundaments, tas nozīmē pamats, ar ko es dejoju, bet es mēģinu šo pamatu uztaisīt pa savam. Piemēram, man ir akīši, kurus mēs jau mācījāmies. Man iziet kāja maliņā, tad uz priekšu, tad pārmetu rokas un tad iet akītis atpakaļ. Un tad es atgriezu. Un tad to pašu daru ar kreiso kāju. Ja? Tas ir tas pats, ko iemācīties burtu, piemēram, Z. Bet tagad es gribu, lai šo burtu es uzzīmēju pa savam. Ko tas nozīmē? Kad es kaut ko izdomāju, izdomāt tas nozīmē mainīt. Kad mēs kaut ko izdomājam, mēs mēģinam kaut ko samainīt. Tas nozīmē, ja es gribu izdomāt savu akīti ar savu parakstu, tas būs mans signature move. Un ko es daru? Es kaut ko pamainu. Piemēram, man sāk labā kāja šeit. Labi, tad es iegriežu uz priekšu un pārmetu rokas. Es varu kaut ko samainīt. Piemēram, kāja neapstājas šeit, vai nu mēs nepārmetam 2 rokas, pārmetu 1 roku. Un, piemēram, otru roku es turu kaut kur augšā vai turu kaut kur šeit. Un es varu uztaisīt šādi. Man sākas akītis, iemetu kāju, pārmetu 1 roku un iekieros kājā, un tad taisu pie sevis to akīti ar 1 roku. Un atpakaļ atgriežos normāli. To pašu uz otru pusi. Tas pats. Man iet kāja, es pārmetu, bet tikai 1 roku un mainu. Man rokas stāvēs tagad ne šeit, bet šitā. Un es izdaru savu akīti ar 1 roku. Un atgriežos atpakaļ. Un vēlreiz. 1, 2. Un atpakaļ ar kreiso kāju. 1, 2 un atpakaļ. Un sanāca, ka man šīs akītis jau ir izveidots pa savam. Bet basicā tas bija vienkārša kustība. Pamēģiniet paštukot, pamēģiniet paeksperimentēt ar savām citām kustībām, kuras jūs mākat. Un uztaisiet to pa savam. Yeah! Illness. Illness.